Dzīvoja reiz jaunietis, kurš gribēja pelnīt lielu naudu. Viņš aiziet pie guru, un guru viņš saka, es gribu būt vienā līmenī ar tevi. Guru jautā, ko nozīmē būt vienā līmenī ar mani? Nu, tas nozīmē pelnīt lielu naudu un būt par uzvarētāju. Labi, saka guru, ja tu gribi kļūt par uzvarētāju, tad tiekamies rīt no rīta 4 pludmalē. 4 no rīta jaunietis atskrien uz pludmali savā jaunajā treniņtērpā, gatavs kapāt. Bet guru viņam saka, ej ūdenī. Un jaunietis arī skrien ūdenī. Viņš skrien iekšā ūdenī, viņš nesas iekšā, viņš ieskrien apmēram līdz viduklim. Tajā brīdī viņš apstājas, viņš saka, paga. Es te nenācu mācīties peldēt. Es nācu mācīties pelnīt lielu naudu. Guru viņam saka, ej dziļāk. Un jaunietis arī iet dziļāk. Iet dziļāk, un viņš iet, apmēram, kad ūdens viņam gandrīz jau smeļas mutē. Tajā brīdī viņš atkal apstājas un saka, vecais, lai arī tu pelni lielu naudu. Otrais es pie tevis nenākšu. Tu tak esi galīgi ķerts. Bet Guru saka, tu taču teici, tu gribi kļūt par uzvarētāju. Viņš atbild, jā. Nu tad panāc vēl vienu solīti dziļāk. Un tajā brīdī, kad jaunietis spēra soli dziļāk, Guru saķēra viņa galvu un pabāz to zem ūdens. Un neļauj galvu pacelt virs ūdens tik ilgi, līdz jūt, ka jaunietis tūdaļ paģības. Tikai pēdējā brīdī viņš izcēla viņa galvu virs ūdens un teica, man tev ir tikai viens padoms. Tajā brīdī, kad tu gribēsi kļūt par uzvarētāju, tikpat stipri, cik stipri tu gribi elpot, tad tu arī par tādu kļūsi.